Labdien! Šodien atklāti ar Annu ir ļoti īpašs viesis. Es domāju, ka visu šodienas mūsu epizodi varētu uztvert kā vienu lielu ilūziju. Jo pie mums ciemos ir Edžus. Čau, čau, čau. Kā tu pats sevi stādītu priekšā, kas tu esi? Man ir viegli, daudziem ir visādi daudz titulu, man ir tikai viens iluzionists. Tas ir man visur, tāpēc... Tikai. Bet es zinu, ka tu esi arī Ginesa rekorda īpašnieks. Jā, bet tas jau viss sajiet iluzionismā, jo es Ginesa rekordu uztaisīju savā sfērā, iluzionists. Kas tas bija? Pastāstinam, lūdzu. Es varu samaisīt kārtas ar vienu roku visātrāk pasaulē. Tur bija tā, ka jāmaisa stundu no vietas, un kurš visvairāk reizes samaisa, tas dabū to rekordu. Cik ilgi tu gatavojies tam? Man bija baigi veiksmīgi, jo Covid laiks tas parādījās. Un tad to gadu visu laiku bija tā, es varu parādīt, man ir vieglāk, jo tā maisīšana saucās šādi te, vienkārši ar vienu roku samaisīt. Jā. Es centos darīt, to reiz ar kreiso roku to darīju. Un tas, kurš visvairāk reizes šādi samaisa stundā, tas dabū to Ginesa rekordu. Un tā ir ļoti populāra kustība mums iluzionistu starpā. Mēs katrs sacenšamies, kurš var visvairāk to izdarīt. Un Covid laikā tas viss, ko es darīju, vienmēr, kad sēdēju pie datora vai braucu mašīnā, ko nevajag teikt, bet vienmēr man bija vienā rokā tas kārts. Tad sanāk, ka tu gana ātri ietrenējies. Gads, 2? Nē, es to māku jau no bērnības, bet to gadu, tā kā es izlēmu, tad es visu laiku to darīju. Kā tu izlēmi? Kā tas, nezinu, pamodies kļušu pa Ginesa rekordistu? Nē, man ir viens draugs no Lietuvas, viņš iluzionists, un viņam bija 2 Ginesa rekordi, un viņš man teica, ka man arī vajag kaut kādu vienu dabūt. Un tajā laikā es daudz tiešraidēs taisīju YouTube, un tad taisīju ko tiešraidē, un tad mēs aizrunājāmies par šo, un tad mēs tiešraidē sākām domāt, kuru es varētu pārspēt. Un tad es domāju, es esmu neatlaidīgs, tāpēc es ņēmu kaut ko ilgu, teiksim stunda, un tad, tad es sāku trenēties. Jā, tad mēs tiešraidē izdomājām, ka šis man būtu visvieglākais sasniegt. Jo to jau smāku, jau diezgan ātri to var izdarīt, un tad to gadu es tā aktīvāk. Kā pieteikties vispār? Jā, tur ir diezgan sarežģīta visa tā sistēma, bet tas loģiski ir tā, ka sākumā ir jāizsūta pieteikums, viņi izskata, un tad viņi vai apstiprina vai noliedz. Jā. Jo sākumā es, protams, gribēju jaunu rekordu uzsākt, jo daudz tā izdara, bet tagad pēdējos gados viņi vairs nevēlas jaunus rekordus, viņi saka, lai pārsniedz jau esošos. Es pieteicos šim. Tur ir 3 mēneši, laikam, tas izskatīšanas laiks, un tad apstiprina, tad atsūta pilnos noteikumus, kad jābūt tur 3 žūrijas pārstāvjiem, tad ļoti daudz tur visādi tehniskās lietas. Bet viņi atsūta žūriju, vai tu izvēlējies pats? Es izvēlos pats, jā, bet ir jānofilmē viss, tā kā nevar izvēlēties tur labāko draugu. Tad ilūzija uztaisīt, ka tas tikai bija Ginesa rekords nesanāca, vajadzēja uztaisīt rekordu. Ko tagad ar AI varbūt es pat varētu tā izdarīt. Gan jau, ka nevar. Jo tur tiešām daudz visa tā papīra daļa ir pat ļoti liela. Labi. Var arī pasaukt viņus, lai viņi atbrauc. Jā. Bet tas tur maksā 15,000, lai viņu izsauktu, un tad es sapratu, ka nav vērts. Jā, un pēc tam apstiprināšana notiek vēl ilgāk. Pēc tam 6 mēnešu izskatīšana. Jā. Mēs tur bišķi nošmaucāmies, jo es to darīju publiski. Jā. Un mums bija arī ziņu mēdī, visi atbraukuši, un man bija tā, ka visādi nāca pēc tam man šreiz iedot to Ginesa rekordu. Kaut tad tādā brīdī man vēl nebija Ginesa rekords, kaut tad pēc tam jau visi ziņoja rīt panorāmā, visur ielika, ka man jau Ginesa rekords, bet tikai pēc 6 mēnešiem. Tomēr tu rādīji ilūziju. Vēl nebija, bet tev jau bija. Tā īstenībā sanāk, jā. Ļoti profesionāli rīkojas, ko es tev varu pateikt. Jo man būtu kauns, ja pēc tam neapstiprinātu, un tad man būtu visiem jāsaka, ka īstenībā nesanāca. Bet zinām, varbūt tā būtu laba reklama. Arī, jā, vēl viens, kad nesanāk, un tad atkal mēģina. Jā, būtu tāds lielāks hypes. Varētu būt. Klau, dienā pirms, vai tu gulēji? Pirms Ginesa rekorda? Jā. Es īstenībā neatceros, tas jau bija tagad tik sen. Es atceros to pašu dienu, ka tas bija. Uztraukums bija? Jā, un tas grūtākais maisīšana, es zināju, ka es varu ļoti ātri, par to nebūtu problēmas. Jā, stunda. Es zināju, es katru dienu 12 stundas to darīju, tā kā tas man nav grūti, jo es visu laiku to daru. Bet, ja nokrīt kārtas, uzreiz viss anulēts. Jā. Un tad ir tā, ka tev 45. minūtē nokrīt, jau pirms tam taisīja tests, un viss uzreiz beigas. Un tāpēc tev jātaisa tas ļoti ātri, bet, lai nenokrīt kārtas, un tas grūtākais ir. Jo, ja nokrīt uzreiz, tad... Labi, stunda iztecēja. Ir. Jā. Kāda sajūta? Tu saprati, ka tu esi Ginesa rekordists. Kaut kas mainījies tev iekšā? Es biju pilnīgi jauns cilvēks. Pilnīgi nekas nemainījās. Kas mainījās? Tagad visur, kurus uzstājos, viņi plakātā vienmēr ieliek to.
un arī paziņot to. Tā kā lietuviešu draugam bija taisnība, ka tas reāli ir vērtīgi, jo tagad visur man piesaka kā Guinness rekordistu, ilūzionistu. Un tas tā kā personīgajam tēlam ļoti noderēja. Jā, precīzi. Un arī ārpus Latvijas, kad es uzstājos, viņiem varbūt neko neizsaka, kad man tur ir kaut kāds sakotāji vai kaut kas tāds, bet tas, ka Guinness rekords, to visi zina, un tas uzreiz kaut kā tas... Piesaista uzmanību. Jā. Bet es to nezināju. Es uzzināju tikai gatavojoties mūsu sarunai. Redz, es pamaz to stāstu. Jā, tev vajag stāstīt par to vairāk un biežāk. Lūdzu, tuvākajā rīlā izstāstīt to. Jo es liku plakātos, agrāk, tagad es vairs nelieku, jo tas jau tomēr pirms... Es domāju, ka pirms 5 gadiem. Bet joprojām, bet tas ir parsists vai vēl ne? Nezinu. Uzskatīsimies, ka ne. Klau, tu teici, ka tu to darīji jau no bērnības. Tu jau no bērnības sapņoji kļūt par iluzionistu? Bija tā, ka man tagad jauns šovs top, starp citu, un šis šovs būs, kur es izstāstu savu ceļu, kā es kļuvu, jo es nekad to neesmu stāstījis, un es pats to nezināju. Atklāj, šeit ir atklāta Anna, pāris noslēpumus pirms šova. Ekskluzīvi, tieši jums. Jo es arī prasīju saviem vecākiem, neviens neatcerās, kā tas sākās. Viņi vienkārši atcerās, ka es bērnībā to darīju. Bet tad es vēl vecvecākiem, tagad es sāku tā daudz vairāk pētīt, tāpēc man tos vieglāk to stāstīt. Jo pats pirmais man bija Donalda Taka žurnāliņš atnāca, un tur bija triks līdzi. Jo Donaldiem Takiem agrāk nāca visāds mantiņas, un viena nedēļa bija tas triks. Un tas bija mans pats pirmais triks, ko es sāku mācīties. Kas tas bija par triku? Es īstenībā neatceros, kas tas bija par triku. Labi, interesants triks, lai ir. Jā, jo šovā man būs cits triks, tas pirmais. Jo es tiešām neatceros, kas bija pirmais. Bet es zinu, ka tas Donalds Daks bija pirmais, ka es to... Jā, un tad no tiem 6-7 gadiem es arī visu mūžu rādu tos trikus un mēģinu, bet nekad nebija prasīja, vai es visu mūžu gribēju kļūt par iluzionistu. Man nebija nemaz tāda ideja, ka var būt iluzionists. Ka tu vari ar to pelnīt. Jā. Jo tas stāsts interesantais, ka mums bija 18 gadi, es studēju EKA, un tad es braucu un ar sievu, ar bijušo draudzeni, tad viņa bija bijusi draudzene, tagad ir sieva, ar viņu mēs braucām sabiedriskajā, un es teicu, ka es gribētu kādreiz, 18 gados, ka es gribētu pelnīt ar iluzionismu, ka es gribētu. Tad viņa teica, ka tad viņa gribētu būt princese teikā, ja man sanāks būt iluzionistam. Un tas bija tik tā, likās, tik neiespējami. Redz, viņi grib būt princeses iluzionis, tas apmēram bija līdzīgi likās. Tāpēc nekad nebija tāda doma, ka kļūt par to. Bet redz, ka izrādās ir tāda profesija Latvijā un mierīgi, vajag labi viss ir. Vai viņa tagad ir tava princese? Man telefonā viņa pierakstīja, kā mana princese tagad. Visi domāja, ka tas romantiķis, bet īstenībā tīri dēļ tā, ka toreiz viņa gribēja. Bet tu uztaisīji viņai kaut kādu tādu, es nezinu, romantisku vakaru, lai viņa izjustu, ka viņa ir princese teikt. Man nepatīk šāds tēmas, bet... Atklāt ar Annu, ko lai dara? Ikdienā mēs. Mums ir visādi randiņas, kaut kas mums ir. Vienkārši es domāju, tavs sapnis piepildīs vai piepildīs viņas sapnis? Vēl ne. Viņa teica, ka grib būt princese ar pīli teikā. Tas bija tas viņas sapnis. Jo mēs tieši caur teikai tad toreiz braucām. Princese viņa ir. Uz vienu dienu var? Vai tur ir kāda pils teikā? Nav vēl. Var, tādu pušām uztaisīt. Pareizi, jā, var. Es vēl labi domu. Kad jums tur ir kāzu diena, ja? Tā to lūdzu izgriezt, lai viņa nezina, ka šāds 10 gadu jubileja tūlīt būs, tu tieši varētu kaut tādu. Zini, man jaunībā bija tāds viens triks. Es tiešām neesmu atkārtojusi pirms tikšanās. Vajadzēja? Vajadzēja, bet nebija laika. Es atcerējos īstenībā pēdējā brīdi, ka es arī vienu zināju. Bet redz, katram ir tas viens kaut kāds triks? Nē, man bija 2 triki, teiksim tā. Viens man bija tāds, ka cilvēki varēja paņemt lapiņu, uzrakstīt 100 lietvārdus, nolasīt. Tas ir garš triks, jā. Jā, nolasīt ar dažu sekundžu atstārpi, un es varēju visus 100 lietvārdus nosaukt pareizā secībā. Es nezinu, vai es tagad varētu tāpat. Man interesē metodi šim. Jā, es apmainīšu pret kādu triku. Tas man bija tāds, wow efekts. Jā, un man ļoti tas patika, tā sajūta. Bet tad viens, es pat nezinu, kā man ir iegājis. Es viņu vienkārši... Tajā trikā. Tas ir prāta triks, vai ne? Tas ir prāta triks. Tu izmanto kaut mindpalace vai kaut tādu.
Jā. Tas jau ir. Ja kāds grib zināt, var uzrakstīt komentāros direkti. Es esmu gatava atklāt noslēpumu, bet kamera nē, jo man iemācīja, ka trikus nedrīkst stāstīt. Un tad bija vēl viens, kur man vienkārši bija, tāds tā kā, es nezinu, ieinteresēja. Es parādīju vienreiz draugam, viņa teica, vau, kā tu dari? Es teicu, man vajag jauno kavu, un tad es varu parādīt. Un tad man uzkrājas tajā brīdī kaut kas 10, 15, 20, jo katru reizi man nesa jaunu kavu, lai es varētu parādīt šo triku. Un es katru reizi rādīju, viņi nevarēja atkost, es teicu, lai es vēlreiz parādītu, lūdzu, nāciet. Bet ideja ir ļoti vienkārši, es varēju sašķirot visu kavu uz melno un sarkanu bez krūdus. Tu zini. Jā. Tad es nerādīšu. Nē, droši. Jā, man nesanāks. Starp citu, vislielākās bailes, kas attur cilvēkus kaut ko darīt šajā dzīvē, cik es strādāju ar studentiem, es atkodu. Nesanāks. Bailes. Nesien. Un galvenais, ka es viņam izspēlēju, nesanāca, kas tālāk. Un tāpēc tas ir forši saprast to, ka var nesanākt un nekas nevajag. Tagad nesanāks, mēs varam pasmieties, tev galu galā ir pa vidu starp ilūziju un klaunādu un tā tālāk. Ja tu zini, tu varētu parādīt. Tur ir daudz dažādas versijas tam trikam. Daudz dažādas versijas tam trikam. Tu triks out of this world. Mēs pie reizes varam pārbaudīt jūsu intuīciju. Jo es mēģināšu tagad atminēt melna vai sarkana, un jūs varat darīt to pašu. Un tad pēc tam vienkārši saskaitiet, cik reizes jūs esat atminējuši. Un šāda veida var pārbaudīt, cik laba jums ir intuīcija. Un es teiktu tā, ja jūs sasniedzat vismaz pusi, ka jūs esat atminējuši, tā vairs nav statistika. Tas ir zinātniski pierādīts, ka tas nozīmē, ka jums ir ļoti augsts intuīcijas līmenis. Tagad pārbaudīsim manu intuīcijas līmeni, tad tavu intuīcijas līmeni. Cik augsts vai nav augsts? Rokas trīc klau, kāpēc? Nevajadzētu būt. Tas tāds garš triks, liekas. Viņš ir garš, bet mēs pēc tam tur pātrināsim, izgriezīsim, un galvenā doma mums būs saprata, pieņemsim, ka tas ir melns. Labs sākums. Un tagad mēs pamēģināsim un iedomāsimies, ka tas ir, lai ir sarkans. Un tad es vairs laikam atkal sarkana. Redzi, kļūdījos, bet vienalga pagaidām radītais ir gan augsts. Jā. Šita noteikti ir sarkana, jo deg, pirksti vienkārši deg. Šita būs melna, jo augsti. Jā. Skaitiet, cik jūs esat atminējuši. Es kļūdījos ar 1 pret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atminēts. Tu teici, ka tu studēji ekonomikas un kultūras augstskolā. Cilvēks, kas rāda trikus, kādu studiju programmu tu esi izvēlējies? Te bija atvērts tieši tā cūkārpas programma 1 gadu. Jā. Mēs skrējām visi tajā ķieģē sienā. Jā. Nē, tādiem žēl nav. Bet tā kā es jau sapratu, ka es gribu būt iluzionists, tad es meklēju kaut ko, kas ir tuvākais tam. Latvijā nav nevienas tādas skolas, pasaulē gan ir, bet tajā laikā tas likās tālu, bet tad es meklēju tuvāko, un tad es sapratu, ka tas būs kaut kas ar pasākumu vadīšanu. Jā. Un tad EKAI tieši bija tāda programma, viņi gan saucās citādāk toreiz, bet tas... šobrīd tā ir saistītā ar kultūru menedžmentu. Jā, un tur bija tas novirziens uz 2 gadiem, kas bija tieši vadīšana pasākumu. Jā. Un es to izvēlējos, tikko es satiku savu skolotāju tieši runas. Mēs esam eka telpas, kas? Jā, pirms 10 gadiem, viņš bija mans runas skolotājs, bet es vēl nesen ar viņu arī strādāju pie runas. Un tad es izvēlējos to, jo tas bija vistuvākais vismaz kaut kā. Vai ir kaut kādas zināšanas, kuras tu paņem tieši augstskolu un pēc tam pielietoja praksē? Tas atkal bija sen, un man... Labi. Es parasti nedomāju pagātnē neko. Bet runas kursi, jā, tur tos uzdevumus es vēl joprojām atceros un kaut kādus taisu. Es vairāk atceros kaut kādas muļķības, kas ir notikušas, bet nevis kaut kas. Vai tu esi atradis kontaktus studiju laikā? Jā, īstenībā diezgan daudz, jā. Man šķiet, tas ir tas vērtīgākais, kādēļ ir tīpaši mūsdienas, kad internets ir pilns ar informāciju. Tad augstskola dod to transformējošo vidi, tad rādot tev to ceļu un liekot tos izaicinājumus. Un galvenais dod tev tos cilvēkus un kontaktus, ar kuriem pēc tam. Un starp citu, kad es atnācu uz tavu ugunsšovu, kur arī rādas ideja, atklāšu noslēpumu, sežot Edžusa šovā, es nolēmu taisīt podcastu atklāt ar Annu. Tad viņš ir vainīgs. Man liels gods. Jā, jo mēs esam pieminējuši to ugunsšovu.
Kā vispār ienāca prāta ideja? Nu, tā kā pamodies no rīta un izdomā, taisīšu šovu? Sen apakaļ jau man bija kaut kādi pirmie šovi, mazie, ko es rādīju Iecevā, kad es uzaugu. Tur 20 cilvēkiem sākumā. Jā. Un tad jau bija lielāks šovs, kur mēs jau tā kā tūru uztaisījām. Bijām 8 pilsētās sākumā. Mazāk tūrīt, mazākās zālēs. Un tad es gribēju tādu kaut kādu lielo tūru taisīt. Un tad sākas kopts. Un tad atlikās. Un tad pirmā lielā tūra bija man ūdenī. Un tad visi man pēc tam, man nebija doma taisīt tur pēc tam vēl uguni un uz priekšu. Bet tad visi komentāri rakstīja, tagad būs ugunī nākamā, ja? Un tad viņi ielika to domu, tad es domāju, labi, ja, tad būs ugunī. Jā, tā kā viņi ielika to domu, un tāpēc, bet tās tūras man ļoti patīk. Tas man tāds man ļoti patīk. Man arī ļoti patīk, un galvenais man tiešām iedvesmoja tas izaicinājums, jo, principā, šova laikā, es teiktu, ka tu esi viens pats. Labi, tev tur ir atbalsta komanda, subskriptam ar foršu mūziku. Kas ļoti palīdzēja īstenībā. Bet, jā, man arī interesē tā jūsu sadarbība, kā jūs jūtat viens otru. Vai tas vienkārši ir klikšķis no dzīves, vai jūs to kaut kādu veidu ietrenējat? Man bija tā, ka man pirmā tūra bija ūdenī, kur es biju kopā ar bungām. Un tad bija ugunī, un es domāju, man vajag kaut ko labāku. Tāpēc es domāju, būtu tik forši, ja būtu īsta grupa dzīvā. Jo es sākumā domāju, ka tas neesmu, jo man jāmaksā vēl grupai, vēl viss cits pārējais. Un es pazīstu viņus, tāpēc es, protams, uzreiz gribēju viņus, tāpēc zvanīju, viņi uzreiz piekrita. Un, ļoti forši visu sarunājām. Un es, viņus pazīstu personīgi, un viņi ir tādi pamuļķi, tāpat kā manējie. Visi palīgi, mēs visi tādi esam tādi, kā mēs sakam, mums drošība 5. vietā, galvenais, lai jautri, un tad viss tad beigās. Tāpēc tā sadarbība ļoti dabiska, jo ļoti vienkārši ir. Es pat gribēju vēl vairāk, jo dzīvē mēs runājamies un smejamies, un mēs gribēju to dabūt uz skatuves. Lai es neesmu viens, bet mēs kopā esam. Un līdz beigām jau nedaudz vairāk sanāca, bet man jau gribējās vēl vairāk, kad mēs Bet, jo dzīvē mēs esam daudz labāki. Es biju laikam viena no pēdējiem, ja ne pēdējā šovā. Es biju laikam viena no pēdējiem, un tu vēl izpārdoji papildus pēc tam. Jā. Un laikam tāpēc es jau redzēju, tas tik organiski izskatījās. No malas vienkārši sajūta bija, ka jūs dzirdat viens otru un nerunājot. Un pēkšņi viņi tur pieslēdzas īstajos brīžos un tā. Bet aizkulises, vai visi tik tiešām mierīgi, dabiski, vai nav bijuši kaut kādi konflikti vai strīdi? Savā starpā mums, ja? Jā. Jo mums jau ir tā, ka es ar subskriptumu kopā mēs darām tad, kad viss jau ir pabeigts. Man ir mani triki, viņiem ir savas dziesmas, un tad mēs kopā saspēlējamies. Jā. Tas jau ir viegli, jo tad jau viss ir izdarīts. Pirms tam man ar manu komandu ir ļoti daudz strīdi un diskusijas, jo to triku uguns es jau 5 gadus atpakaļ biju taisījis un mēģinājis un filmējis. Un manējā komanda teica, tas nekad neizdosies uz skatuves. Tas vienkārši nav iespējams, tur tik daudz, kas noiet greizi. Jo tur ir tas video, kur es nokrītu. Un ļoti daudz pēc tam nāk, kāds to video sataisīja. Bet tas reāli īstenībā, tas ir notik. Un tāpēc man viņi visi teica, nekad mūžā nenot 13 reizes pēc kārtas tas triks nesanāks. Un tad mums ir tie konflikti, ka viņi saka, viņi citreiz saka pēc tās nokrišanas, pēc otrās nokrišanas. Viņi teica, ka nē, mēs nepiedalīsimies, ja tu rādīs to triku. Un tad es apsolīju, ka es vairs nekad nenokritīšu, mēs taisīsim super droši. Un tie konflikti vairāk notiek, man ar tiem manējiem. Tāpēc, ka viņi tevi mīl un par tevi rūpējas. Viņi negrib to redzēt. Viņi negrib to atbildību. Bet skatītāji grib to redzēt, jo tas triks ir ar bow efektu. Jā, it kā jā, bet mana mamma saka, ka viņa iet ārā pirms tā pēdējā trika. Jo viņai neviens jo pirms tam man bija ūdenī, kur slīd ūdens kastē un izbēgu, un arī. Un tad es vēl tur adacēdu un visādus tādus trikus, un viņai nepatīk visi tie. Un tāpēc tagad man jaunā tūra, kas nav vēl izsludināta, bet kas būs gaisā, un tur, es turpinu iet pa stiku, man viegli izdomāt nosaukums. Varēšu palūgt ielūgumu? Jā, mierīgi, jā. Labi, ūdeni bija. Uguni bija, tagad būs gaisā. Forši. Un tur pirmo reizi mēģināšu, ka neviens triks nav, bailīgs. Tur man pavisam cita doma ir, jo te es nebūšu ar grupu, es strādāju režisoru, es gribu vairāk to tādu teatrālu, jo es stāstīšu par savu dzīvi, un tur es gribu tam caurvīties.
Jā, un tad redzēs, kā būs šoreiz, kad nav tas bailīgais triks, jo man vienmēr ir tas kaut kāds tas adrenalīns. Šoreiz būs tāds, manai mammai patiks, tas noteikti, bet vai pārējiem? Ir vērts. Mamma ir vērtīgs cilvēks. Ir vērts uztaisīt, lai mamma izbauda. Bet tas vairāk būs tā kā bērniem orientēts vai visiem domāts? Es rakstu to šovu tādu, kādu es viņu gribu taisīt. Jā. Un tagad man jau viss ir pabeigts, scenārijs viss ir, un tad es atceros, kas ir publika, kas nāk, jo publika nāk ģimenes ar bērniem. Jā. Es esmu izsludinājis šovu, ka tikai pieaugušiem, un beigās tāpat atnāk liela daļa bērnu. Jā. Un te es sapratu, es padodos uz to, jo triki visiem asociējas ar bērniem, tāpēc es vienmēr taisīšu tagad šovu, kur visi var nākt. Jā, un tad mans šovs ir uzrakstīts, un tad es tagad sāku domāt, vai bērni to sapratīs. Ja arī atnāk bērni. Un jā, tad man tur jāpamaina kaut kas un jāieliek bišķi. Protams, nelamāšos nekas tāds, jo es tā jā, es saprotu, bet kaut kas piesaista un notur viņu uzmanību, jā. Jā, bet vai to stāstu viņi sapratīs, tad to mēs vēl šaubamies. Okay. Bet viņi sapratīs trikus, viņiem tas būs vienkārši citādāks šovs. Jo es gribu, lai visi nāk un visiem ir katram sava tā pieredze. Man šķiet, ka tev sanāks. Jo vispār priekš manis tā sfēra, ko tu esi izvēlējies, ir priekš Latvijas zilais okeāns. Es nezinu, vai tu zini, ir tāda, no teorijas stratēģija, tad ir sarkani okeāni, kur ir ļoti liela konkurence, tā kā asinis. Jā. Un ir zili okeāni, kad tu izdomā kaut ko tādu, ka īstenībā visi tavi konkurenti nav tavi konkurenti. Tu ar viņiem nekonkurē, jo tu esi ar kaut ko savādāks. Viens no tādiem varbūt izplatītākiem piemēriem, kad runa par zilo okeānu stratēģiju, ir Cirque du Soleil. Kad uzskata, ka viņi it kā cirks, bet vairs nav cirks, un tā kā ir šovs, bet nav šovs, un tad visu kopā saliekot, viņi ir unikāli. Taisnība, jā. Un visa pasaule braukā. Un tad, kad skatījos uz tevi, kas mani arī ļoti iedvesmoja, ka man šķiet, ka tu esi atradis tādu savu ceļu, un rādīja priekš Latvijas, jo es saprotu, ka pasaulē visticamāk kaut kas tam līdzīgs ir, bet tu rādīja tādu tiešām zilu okeānu, jo es pat nevaru saprast, kas tu esi vairāk iluzionis, šovmens, klauns pozitīvajā nozīmē, jo izsauc smieklus un tiešām ļoti daudz tādu pozitīvu emociju izsaucoši tie triki. Un tas viss kopā, un tāpēc es domāju, ka arī tas šovs, ko tu taisi, viņš noteikti būs arī bērniem saistošs, jo tas ir tas zilais okeāns. Jā, Latvijā neviens neko tam līdzīgu taču nedara. Vai tev ir konkurenti Latvijā? Tie konkurenti man draugi, tāpēc tikko 2 sarakstījos braucu uz šejien. Tā kā mēs visi esam draugi. Bet tas, ka jā, varbūt Latvijā jā, bet man jau gribētos būt super oriģinālam arī ārvalstīs. Jo, kad es aizbraucu un es rādu savus kāršu trikus, mēs visi esam vienādi. Jā. Lai varbūt uguns to triku neviens nerāda, bet es gribētu, lai man šovs ir tāds super oriģināls, ka es varu aizbraukt arī tur citur un rādīt. Bet Latvijā iespējams, mēs jau katrs ilzions rāda bišķi savus trikus un tā. Mēs kopā esam tikai 5, tāpēc tur nav vajag konkurence. Tu teici pasaule, tu teici draugi. Jā, es arī, piemēram, nekad nesaucu savus izplatīti teiktu konkurentus, bet es vienmēr viņus saucu par sadarbības partneriem, jo ja mēs esam viena joma, viena nozare, mēs noteikti varam kopīgi sadarbojoties rādīt labāku vidi, mana gadījumā, piemēram, augstākā izglītība Latvijā. Ja? Tad mums ir visāda veida asociācijas, kur mēs apmainamies ar informāciju, dalamies un veidojam kopīgus projektus. Vai kaut kas līdzīgs ir arī tava sfēra? Vai ir kaut kāds klubs, asociācija, ļoti daudz. Jā. Citādāk droši vien tas ir, bet es tieši tikko biju Anglijā. Es katru gadu braucu Anglijā, tur ir tāda nedēļas nogali, kur sabrauc visi ilzionisti no visas pasaules. Mēs tur esam 5000 ilzionisti. Un tad tur visi apmainās zināšanām, dalās, tur ir lekcijas, šovi. Tāds tiešām foršais pasaules. Tur mēs visi braucam un neviens neuzskata, ka ir konkurence. Mēs visi vienkārši dalamies zināšanām. Kas tas pa kastīti? Es izdevu savu triku komplektu, lai bērniem, jauniešiem un pieaugušiem ir jautri mācīties trikus. Un tu man iemācīsi kaut ko? Jā, es domāju, mēs varam kopā kaut ko iemācīties. Tas ir bērniem vai pieaugušiem? Vispār triki mēs varētu sakt ar bērnu līmeni. Jā, es baidos uzreiz ar pieaugušo līmeni sakt. Bet kas ir interesanti, bieži vien, tas ir paredzēts bērniem tomēr, bet bieži vien man pieaugušie nopērk, jo viņi saka, viņi grib ballītē rādīt
citiem trikus. Jā. Un viņi pēc tam atsūtas video. Un tik jautri, ka pieaugušais ir savācies kaut bērnu triks un rāda citiem saviem Tu pilnībā jaunu var vaļā. Jā, Labi. Tā, reki visādi triki. Tur ir no ļoti viegliem līdz sarežģītākiem. Ja, bet zini, mēs arī Ziemassvētkos vienreiz taisījām tādu ballīti, saucas Tu neticēsi. Un vajadzēja kaut ko tādu izdomāt. Es, piemēram, dziedāju ķīniski. Bet viens draugs tiešām... Jā, pēc tam. Bet es ilgi mācījos, tas bija prāta triks. Bet viens draugs tiešām sagatavoja visādus trikus un uzvarēja labāko balvu, tā kā par labāko. Jo tiešām bija forši. Jā. Bet viņš arī paņēma kaut kāds, nezinu, visticamāk tos no TikToka, YouTube un pārējos, bet tiešām varēja atminēt, bet bija ļoti iespaidīgi un ļoti interesanti. Ļoti jautri, man patīk. Jā. Ko mēs varētu sākt? Kas tev uzrunā? Šita dzeltenā. Dzeltenā. Aladīna lampa vai kas tas ir? Jā, tad izmantosim šo. Labi. Tāda. Triks ir foršs. Jā. Tā tad. Jā. Tukšs trauciņš un bumbiņu. Jā. Es bumbiņu pazudināšu. Un bumbiņu parādās. Wow! Wow! Man ir sajūta, ka es zinu, ka tu dabūji to bumbiņu, bet kur pazuda tā, kura bija? Redz, kur ir. Un redz, kur ir tukšs. Ne, tā es nemāku. Māki, tas ir elementāri. Labi. Tātad. Mēs neatklājam noslēpumu. Mēs tikai rādam triku. Varat nopirkt komplektu un atminēsiet noslēpumu. Es domāju, var arī atklāt. Labi. Skatieties paši, kā jums. Es tev iemācu, tad tu arī varēsi parādīt visiem. Tātad te ir viena bumbiņa. Jā. Un, ja paņem no augšas, tur ir vēl viena bumbiņa. To es atminēju. Jā. Bet kur pazuda tā bumbiņa? Tas ir neliels roku veiklības triks. Jā. Jā, es tā kā viņu var paņemt un izstāst, ka pazuda, bet īstenībā viņš šeit. Bet, to gan es nepamanīju. Tas bija kruta. Paldies. Tas tev sanāca. Ne, bet šo trauciņu arī es rādīju pieaugušiem. Jo, ja nezinu metodu nav, mēs tikai saprast. Es kaut kā nezinu. Jā. Varētu būt, zini, mums ir tāda picoļa ģimene. Visticamāk, un viņam ir fokusu ilūziju triku muzejs. Man šķiet, es tur esmu redzējis. Tu biji tajā muzejā? Jā, daudz. Interesanti, jā. Es vakar aizņēmu uz triku tieši no Dantas. Tāpēc saku, mēs neesam konkurenti, mēs esam draugi. Jā, es Dantā arī redzēju, viņš arī ir foršs. Bet jā, triks sāk šādi. Jā. Un var to darīt arī bez roku veiklības. Var paņemt bumbiņu. Ielikt kabatā, abrakdabra un parādās. Bet tad var atrast kabatā. Bet labi. Es pamēģināšu? Jā, pamēģini. Bet pagaid, kas man jādara? Sākumā. Es redzu, ka tur tā bumbiņa ir. Jā. Tad es viņu ņemu ārā. Es nemaz nevaru viņu izņemt ārā, bet labi. Tad es redzu, ka viņas nav. Jā. Tad es redzu, ka šeit arī nekā nav. Tad es viņu nolieku. Jā. Tagad ir tas sarežģītākais. To var pazudināt, bet var sākumā vienkārši kabatā. Ja tā nebūtu tā, vai es vienkārši izmestu. Nav. Kaut kādi būrām. Kādi ir tavi mīļākie būrām vārdi? Es izdomāju vietas kaut kādas dīzlās. Edžus māk. Un tagad tikai no augšas un... Tadā! Forši. Un tad var uzlikt apakaļ virsū. Var atkal izdarīt būri kustību. Edžus nemāk. Jā. Tagad pacelt. Jā. Un brīdī, ja būtu jau sagatavot bumbiņu šajā rokā. Jā, nav. Tad var pēc tam izņemt manu auss. Vai jebkur, jo mēs nestās uz turieni. Tad vajadzēja šitajā kabatā. Jā. Un tad tu skaties tur, un es daru tā. Un tas ir tagad labs triks. Super. Jā. Tadām. Ļoti vienkārši. Aplausi. Komentāri, ja jums patika. Triks number 1 vai bija labs? 10 baļu sistēmā lūdzu novērtējiet. Tu tagad varēsi izbaudīt tas emocijas. Vai patika vai ne? Kā tu atkoši trikus? Es, piemēram, redzēju tavus reels, tev ir interesants Instagrams, un varbūt ir vēl kaut kas, bet es tevi redzēju Instagram. Un es redzu, ka tu rādi kaut kādus, tā kā trend trikus, kurus rādi tur Instagram un tā tālāk. Un es visu laiku domāju, kā tu dabūji informāciju, kā to uztaisīt? Tu atkoši, tu mēģini? Vai ir kaut kādi, kur informācijas avoti, kur to var uzzināt?
Nu, ļoti dažādi. Tas ir, man liekas, kā visur ļoti dažādi. Jo tagad ir YouTube ļoti plašs, teorētiski var ieiet, visu kaut ko tur iegooglēt. Ir ļoti liels triku tirgus. Ir cilvēki, kas vienkārši sēž mājās un domā trikus. Viņam nepatīk uzstāties skatuves, viņš izdomā triku un pārdod mums iluzionistiem. Un tad es to triku nopērku, un tad es izdomāju savu prezentāciju un es viņu rādu. Un, ļoti dažādi grāmatas ir, kuras lasu trikus. Bet tev ir kāds triks, ko tu nozagi? Nozag? Agrāk, jā. Bet tā, man liekas, visiem sākumā ir. Kad sākumā tu redzi, Copperfields rāda to, es izdomāšu savu versiju, kaut ko līdzīgu rādu. Jā, bet labi. Es teiktu, tas ir iedvesmoties, nevis nozagt. Jā, bet es rādu tieši to pašu triku ar to pašu prezentāciju. Tas ir nepareizi. Mums iluzionisti tas tā kā starpā tas ir nepareizi. Kaut vai man ir varbūt cita metode, bet vizuāli izsās vienās tas triks. Jā. Jo tas, kā tagad pārsvarā maniem trikiem notiek, un daļu es izdomāju pats pilnīgi, tur redzu krāslu, man ienāk ideja prātā, bet ļoti bieži notiek, ka es zinu to triku, jo metodas ir, cik viņas ir, bet es zinu to triku. Jā. Man vajag to triku manā tagad šajā šovā, šī brīdī es stāstu par savu pirmo triku, un tad es domāju, man ar to Donaldu Daku vajag triku. Un tad man tās zināšanas jau ir diezgan daudz tiem trikiem, tāpēc es paņemu, apvienoju 3 trikus kopā, ielieku savā žurnālā. Un tagad tas ir mans triks, jo neviens nekad neasociētu to ar citu triku. Bet tas dažādi notiek, ļoti dažādi. Bet, tagad ir daudz vieglāk to visu darīt, jo man ir vairāk zināšanas. Es atceros bērnībā, tā ka... Tu esi gatavs atklāt ciparus? Kas ir visdārgākais triks, ko tu nopirki? Tas dārgi. Ok, konfidenciāla informācija, labi. Es varu pateikt, ka tas ir... Labi, skaitlis. Jā, es tikai gribēju teikt, ne tava gadiem, bet vispār cik maksā triki. Tādi labi kvalitatīvi triki. Miljonos ir triki, protams. Davids Copperfields pērk trikus pa miljoniem. Bet man dārgākais triks nopirktais tagad ir jaunie Turex, man būs nesen, ko es nopirku. Tā, jā, tad nestāsti, kas tas ir, jo jānāk uz šovu, lai ieraudzītu. Un minēt, kurš no tiem ir tas dārgākais. Jā, bet kāršu triki nav tik dārgi. Kāršu triki... Tu nemaksā par visiem trikiem. Tu nopērci grāmatu, un tur tev ir 60 triki. Un tu vienkārši apgūsti tehnikas visādas, un tad tu saliec to kopā. Jā. Ļoti dažādi, jā. Skaidrs. Vai ir kāds triks, kuru tu esi pārdevis? Es neesmu pārdevis, jo... Apmainījis? Es esmu saviem draugiem izstāstījis savus trikus, bet es negribu viņus pārdot, jo man negribās redzēt, ka pēc tam viņš rāda man triku. Varbūt pēc laika, jā. Bet šobrīd tas ir mans triks, un man ļoti patīk viņu rādīt, pēc tam negribu iet un skatīties, ka citi rāda mans triks. Jā, bet apmainīt, ja tu apmaini ar kādu profesionālu, tu teici, ka tu brauc uz fórumiem, un tad tu tur noteikti iegusti kaut kādu informāciju, bet savu pagaidam vēl neatdod. Nē, es dalos brīvi, ar ko es rādu. Es vienkārši nav tā, ka es ielieku savu triku tajā tirgu, un ka jebkurš var atnākt nopirkt. Vai paņemsim kaut kādu triku, kas nav šeit, bet ir šeit, lai ir intriga, kāpēc jānopērk liela kastīte. Cercis, kur var nopirkt? Manā mājaslapā iluzionisti.lv, bet man tūlīt jauna mājaslapa arī būs, tur arī varēs. Ja uzrakstīt direkti Instagramā. Arī var mierīgi. Jā, iluzionisti, Edžus iluzionists man šķiet, jā? Tā. Jā, var ierakstīt Edžus. Un vispār var sekot līdzi Anna Saltikovā vai Edžus iluzionists, visur ir ļoti interesanti. Aiziet. Jā, sekot sociālos tīklos, tu biji domājis. Instagramā. Nevis līdz dzīvē, vai ne? Var arī dzīvē. Es vispār rādu dzīvē, man nav ko slept. Viņš dīvaini būtu, ja sekot kāds, bet varbūt. Arī. Tur ir tādi vienkārši. Šitais ir tas galvenais elements, es saprotu. Jā. Es varu ar šo parādīt to triku. Rādi. Nav vienkārši būt nūjiņas. Tur nav? Jā, tur nav šī. Tur nav nūjiņas. Tad, ko es varu izdarīt? Nopietnu lietu, Klau. Ja tev tagad kāds atklātu nereālo triku un tu varētu mainīt vienu lietu pasauli, ko tu mainītu? Diezgan vienkārši. Tā kā jebko, triks ir izbeigt karu, tāds triks. Tad droši vien, ka to... Būtu forši. Jā, tas būtu labs. Tātad, šis mans mīļākais triks, jo šis ir man visjaunākais, ko šobrīd rādu. Tas ir tas, kuram vajadzētu nesanākt tagad. Jā, iespējams, jā. Super. Es varētu dot tev izvilkt kārti, bet iespējams tev iesmērēšu to kārti, jo ļoti viegli ir tās kustības, ka var iesmērēt. Tāpēc paņem tās visas kārtis, aizliec aiz muguras un pārcel uz pusēm. Vienkārši noliec pusīt, pārcel uz pusēm, es nestīšos. Un pabeidz, noliec, lai vienu pusīt. Kaut kur vienkārši pa vidu pārcel, lai ir pabeigts. Pārcēlēns. Bet visi viena virzienā.
Jā, vienkārši pārcēl un paņem augšēju kārti. Paņem augšēju. Jā, iedomā viss pārējās. Jā, lūdzu. Un apsties ielāgo. Un jā, nerāda. Kādu foršu es esmu izvilkusi. Ir labi, jā? Jā. Labi. Un, es nevaru zināt, kas tev kārti. Tu aiz muguras visu izdarīji, vai ne? Es mēģināšu nolasīt no tevis, kas tev ir pa kārti. Es jau biju visu tev nodevusi. Jā, tas diezgan palīdz, jo tev noteikti bildīs kārti, vai ne? Īpaša. Bildīt ir noteikti, jo tas reiz jau pēc sākuma palīdzēja. Pasaki man skaļi sarkans vai melns? Saki ar vārdiem sarkans, melns. Sarkans, melns. Labi, tāda sarkans, tas ir skaidrs. Sarkans... Saka sirds vai rombiņš? Sirds vai rombiņš? Sirds. Un bildīti droši vien dāma būtu pārāk. Kāds ir sirds karalis? Sirds karalīs! Yes. Tev ir sanācis tā. Drošības pēc mums vajadzētu parādīt, ka tur viss kārtībā. Jā, nav viss vienāds, nav nekāds secība, nekas tāds. Jā. Un arī nav iezīmēts citi domā, bet es pat neredzēju to kārti. Jā, bet mēģināšu parādu, ka tur nav viss kārtībā. Jā. Tas būtu vieglāks triks. Tas bija iespaidīgi, jo es reāli izvilku nejaušu karti pēc samaiznīšanas to, kas bija augšā. Jā. Tu man tomēr iesmērēji, bet nezinu kā. Labi, paldies tev milzīgs. Jā, aiz kadra. Es gribu pāris noslēpumus dzirdēt. Un tagad galvenais triks. Jūs paņemat savu pirkstiņu, nospiežat like un sekot līdzi. Novērtēt 10 daļu sistēmu, vai jums patika tas triks. Un vai jums sanāca? Kāds ir tavs vismīļākais triks? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo vienmēr mans jaunākais ir mans mīļākais. Skaidrs. Tad šobrīd ir tas dārgākais, jaunākais, ko mēs redzēsim jaunajā šovā. Tas nav vairs jaunākais. Un tas man nepatīk, jo viņš ļoti grūti uztaisīt, jo viņš ir apjomīgs un liels. Jā, tad samaksāja, dabūja trika mehāniku un saprati, ak, Dievs, priekš kā mēs to izdarījām. Man likās, tas triks tik dārgs, ka tur būs pamācība, viss saprotams, bet tieši otrādāk ir. Vienkārši ej un dari, trenēs, kamēr sanāks. Jo tas tāds underground triks, ko ne visi var dabūt, bet pazīst to cilvēku un viņš to pārdod. Jā. Tāpēc tur nav baigi atstrādāts tehnikas, kā to izdarīt, un tad pašiem tur jāuzjās cauri visam. Labi, ir tirkus, tu vari nopirkt, ir grāmatas, kur ir atklāts, bet cik vispār ir ētiski atklāt triku noslēpumus? Jo es atceros, kad tikko parādījās YouTube, un tur parādījās tādi kā šovi, kur rādīja, piemēram, noslēpumus, kā sagriež sievieti. Maskā čalīts. Jā. Un tad es domāju, vai viņš vienkārši piesaista uzmanību, lai ir tie skatījumi, vai tik tiešām viņš negrib, lai atkostu, kurš tad atklāja šo noslēpumu. Ja, mēs baigi dziļi jau esam vienkārši tieši trikos, bet... Sorry, man interesē. Jo par šo mēs visu laiku runājam, tur būs mākslinieki čatos un tā. Bet jā, šis čalītis dzirdēja, ka viņš nomiris ir. Pēc filmēšanas. Tā bija ko nāvi, baidos pajautāt. Labi, kad jau dzīves. Bet jā, viss, protams, viņi ienīda to iluzionistu. Viņam bija tur, kad 50 tiesas procesi. Jo teorētiski tu nevari kopīraitot triku. Jā. Tas nav izdomāts, bet tagad tieši šobrīd arī mums būs mākslinieku čatā viens no Amerikas, viens no Lielbritānijas ļoti tagad tiesā strīdās par vienu triku. Bet viņam citādāk viens pārdod to triku, un otrs ļoti līdzīgu triku pārdod. Jā. Un tad viņi sacenšas, kurš bija pirmais un tā. Par to zakšanu ir tā, ka tas ir ļoti neētiski, un ja mēs iluzionisti to pamanīsim, mēs iemetam un visi uzreiz viņu neaicinās nekur un nekas nebūs. Protams, pārējie pasaulē... Bet to atklāšanu, labi, tu nenozagi, bet atklāt. Tu atkodi kaut kādu triku un tagad atklāji. Ja, vienalga būs melnē sarakstā. Melnē sarakstā viennozīmīgi. Jā, ja es atklāju triku, tas nekas, bet ja es to izlieku publiski, kā to triku izdarīt. Jo tagad ļoti daudz tiktu, kā strolojot, var redzēt, kad čalīts parāda triku, uzreiz izstāsta. Jā. Un, protams, ētiski tas nav pareizi, jo ja viņš vēl savus trikus atklātu, tad viss kārtībā. Es savus trikus atklātu, jo es viņus izdomāju. Jā. Bet tas, ka es esmu nopircis triku no čalīša par 20 eiro un tagad pa brīvu atklāju TikTokā, viņam tas ir darbs. Jā. Tāpēc tas ir ļoti nepareizi. Jā. Bet mēģini iesūdzēt, tik pa laikam ir, mums būtu mākslinieks čatā visu laiku kaut kāds drāmas tur parādās, bet... Drāma. Bet līdz galam,
ar Copperfield bija tieši tas pats. Vienu viņa trika atklāja, man liekas, tieši tas maskā čalītis. Un bija tiesas process, gan neatceros, kā tas beidzās, bet man liekas, nekad viņš nav beidzies tā, ka tur kaut kādi sodi ir. Jā. Jo tu nevari... Sarežģīti pierādīt, jā. Jā. Okay. Drama. Vai ir bijušas situācijas tādas, kad tev šovu laikā kaut kāds triks nesanāk? Vakar bija, aizvakar bija. Un ko tu dari un ko tu jūti tajos brīžos? Man tagad ir tā, ka, tātad es gatavoju jauno šovu. Jā. Tieši tagad es visus tos trikus testēju. Jā. Jo es agrāk tā darīju, uzrakstīju jaunu šovu, mājās satrenējos, un tad uz skatuves bija pirmā reize, kad es viņus rādu. Un tad tev ir 10 jauni triki, tas ir baigi grūti. Jā. Tagad es savā parastajā šovā lieku tos jaunos trikus pa vienam iekšā. Jā. Un viņi slēgt nesanāk. Gribat redzēt pirms šovā, aiciniet pie sevis Edžu. Un nesanāk? Visu laiku nesanāk. Un mēs ar komandu, es vienmēr braucu ar asistentu līdzi, un tad mēs visu laiku spriežam, kas bija. Bet tā nesanākšana ir citādāk, kā varbūt no malas liekas, ka visi tagad redz, ka man nesanāca. Visbiežāk tā nesanākšana, jo es trikos iemācījos mājās tā, ka mums sanāk vienmēr. Visbiežāk nesanākšana ir tāda, ka 5 minūtes mēs tagad kaut ko darām, kas ir super garlaicīgi. Jā. Tas galīgi nekam nedara, bet man vajag, lai tas triks izdotos tās 5 minūtes. Jā. Bet ir, protams, ka vispār arī neizdodas. Tas ir cits stāsts, ka šādas nesanākšanas ir visu laiku. Jā. Un ja man uz ielas tagad kāds paprast triku, es viņam visu laiku rādu savu visjaunāko triku. Jā. Un tagad visiem draugiem vienmēr kauns, jo man katreiz nesanāk. Tagad vakarā 2 puikas pienāk, es parādu un pilnībā neizdodas. Bet kāda sajūta? Es tagad esmu ticis vārtam. Man liekas, tas ir līdzīgi kā telekomunikācijās, ka zvana un tev visu laiku atsaka. Sākumā ir tas, negribu zvanīt, kauns. Jā. Ar laiku ir vienalga. Un tagad man ir tā sajūta, ka es esmu pārliecināts, ka neizdosies, bet man vajag to praksi, tāpēc es mēģināšu tāpatās. Jā, ok. Labi, vai ir kaut kāds triks, kuru tu gribētu atkost un vēl neesi atkodis? Man tagad ir tieši otrādāk, jo es pārsvarā trikus redzu un es uzreiz jau saprotu, kā to izdarīt. Jā. Un ja ir tā reize, ka es tiešām nesaprotu, es gribu nesaprast un es negribu, lai man stāsta. Vai ir tā māca? Jā. Jo tagad pagājušajā gadā, ne šogad, bet pagājušajā gadā bija Anglijā, un tur man viens čalīts parādīja triku. Jā. Un tas triks tik nereāls, ka man beigās tā apstājās pasaule un vienkārši nedzirdu vairs skaņu un liekas, ka kāds iespējams. Tāda kaut lieta. Tas joprojām mans mīļākais triks tagad ir. Un es negribu zināt, kā viņš to izdarīja. Jo man ir tā, ka rīktīgi patīk tā sajūta. Rīktīgi labi bija. Jo man pašam tik grūti sevi pārsteigt tagad ir. Jā. Kaut ko tādu, kāds izdara, man ir baigais prieks. Kādreiz tas bija fun, un tagad tas ir darbs. Jā. Nē, man patīk tagad tā otra daļa. Jā. Es mēģinu citiem izdarīt, lai citiem ir tās emocijas. Šaubos, ka tāds ir kā man, jo es biju rīktīgi pārsteigts. Kādas emocijas izsauc vislielākās emocijas tevi, kad skatītāji smējas, kad viņi ir pārsteigti, kad viņi raud? Tas arī tagad mainās, jo man vienmēr gribējās tikai smieklus. Jā. Tas sanāk. Paldies. Es smējos no sirds. Es cenšos, bet ar to ir varbūt vieglāk, jo es arī ikdienām jokojos, un to ir vieglāk. Jā. Bet stāstīt kaut stāstu vai darīt kaut ko bīstamu, un tad saprast, vai skatītājs ir iekšā tajā trikā, teiksim, manā uguns trikā. Jā. Vai viņam ir bail, vai viņš vienkārši sēž un garlaikojās, jo es nezinu, nav smieklu, nav skaņas, nekā nav. Un man patīk tās emocijas, kuras es tā kā, jo pēc vislabākajiem trikiem, kad ir tiešām ļoti labs triks, cilvēki neaplaudē. Tev nav tā, ka, labs triks. Tur jau klusē un nesaprot, kas tā ir tā labākā emocija, kā... Jo viņi ir šokā. Jā. Jo man ir šovā pāris tādi triki, tiešām tādi, parastajā manā, ka tiešām nav iespējams. Tur viņi vienkārši sēž, vakar viens čalīts piecēlās kājās un šitā izdarīt. Jā. Un tad tā labā emocija, ka viņi nemaz neaplaudē, jo tas nav dabiski aplaudēt pēc tā trika, tu vienkārši ir šokā. Jā. Bet nevienmēr tu saproti, vai viņš šokā, vai viņš vienkārši sēž, Jo nevar saprast. Vai nospiež sarkano podziņu, ja esi šokā, jā? Jā, tad modernas tehnoloģijas jāintegrē, lai arī tev ir emocija. Un zini, tā uz ekrāna, bum, tad stabiņš sarkanais uzreiz. Bet tas būtu forši, bet ja ir tas otrs stabiņš, garlaicības stabiņš, tad būtu. Uz ekrāna, lai vienmēr rādas tas lielais. Jā. Tu vari radīt ilūziju, bet pats pēc tam ieraudzīt realitāti. Tas būtu interesanti, ja tā varētu. Vai tu negribi redzēt to realitāti? Nē, es ļoti gribētu. Tikai
mēs arī mēģinām saprast, man arī asistents vienmēr sēž zālē, lai viņš izstāst, kurā brīdī, kurš brīdis ir garlaicīgāks, kurā brīdī, kurš tā kā ir izdevies. Jo tas grūtākais saprast, un tagad manajā jaunajā šovā būs vēl citādāk, jo man ir daudz tādi emocionāli stāsti. Un tad viņi nebūs šokā, viņi nebaidīsies. Un tad, es ceru, ka neaizmigs, es ceru, ka viņi ļoti grūti to saprast. Tiešām, jo es tikai tagad sapratu, būdama skatīties tikko nesen biju Milānā, es nezinu, vai tu zini tādu Paluņina šovu, sniega šovs. Nē, dzirdējis. Ir vērts noskatīties, ir vērts aizbraukt un noskatīties. Bet kas ir? Vispār viņš ir no bērnības laika neatceries tāds Asisai detektīva? Nē. Detektīva izatklāt? Nē? Nē. Ok, es laikam esmu pārāk vecs. Bet viņš tiešām ir, manuprāt, ģeniāls, jo viņš ir it kā klaunāda. Bet tur ir gan... Nē. Nē, jā. Es nevaru. Viņš arī ir Zilajā okeānā. Tas ir Paluņina šovs, un viņš ir tēls. Un es biju speciāli braukusi uz Milānu, lai tiktu uz to šovu. Un tas ir kaut kas, tu piedzīvo tik daudz emocijas. Tur ir asari, tur ir bērnība, tur ir mīlestība, tur ir sāpes. Tu nesmējies nemaz. Nevienā brīdī. Tu smējies, bet galvenais to, ko tu piedzīvo, nav smiekli. Tu smiekli ir daudz, bet tik dziļi iekšā viņš vispār sasniedz tavas, es nezinu, jūtas. Un tas ir vienkārši kaut kas neaizmirstams. Un tad, kad es gāju, es biju pārliecināta, ka būs pilns ar bērniem. Jā. Un tas vēl ir Itālijā. Un es biju pārsteigta, ka bērnu gandrīz nebija. Tur pārsvara bija pieaugušie. Bet tā ir klaunāda. Tā ir kā klaunāda. Jā. Tāpēc es tev iesaku, tu vari noskatīties YouTube, bet es varu teikt tā, tas, ko es redzēju YouTube pēc tam, es esmu priecīga, ka es neredzēju pirms tam. Jo tad, kad tu esi tur un viss tev ir kā pārsteigums, jo tu redzi to pirmo reizi, sajūta, protams, ir savādāka. Kā sauc? Es tev pēc tam pateikšu, iesūtīšu tiešsaiste, bet tas tad, kad es skatījos YouTube, tuvu tam nav, ko tu piedzīvo, kad tu esi tur iekšā. Un plus viņam beigas tas saucas kā sniega šovs, un beigas tur pilnība visa zāle ir ar sniegu, un tas krīt, un tad lieli gaisa baloni. Viņi tas tā kā izspiež. Šovu beidzas vēl 30 minūtes. Tie pieaugušie neaiziet no zāles. Viņi tur spēlēs ar to sniegu un spēlēs ar tiem baloniem, jo tik tiešām viņam izdodas pamodināt tavu iekšējo bērnu. Tāpēc es tev ļoti iesaku. Es tev novēlu, lai mans sapnis piepildītos, lai tu aizbrauktu uz Paluņina šovu un noskatītos. Varētu būt, ka tu varētu iedvesmoties ar kaut kādām idejām. Jā, tā kā aizņemties, nevis nozagt, bet iedvesmoties tiešām, jo es uzskatu, ka viņš ir ģeniāls. Un tas, ko viņš ir rādījis, tas šovs, viņš jau daudzus gadus pa visu pasauli ar viņu braukā. Viņš vispār nāk no Krievijas, bet šobrīd viņš ir mūsu pusē. Viņš ir valoda. Viņam vārda nav. Nav pat vārdu? Viņam nav vārdu. Tas vispār nereāli, ka tā vajag. Jā, un cilvēki sēž 2 stundas ar atvērtām mutēm un nevar atrauties. Un galvenais, ka ir brīži, kad uz skatuves nekas nenotiek. Bet tu nevari atrauties. Tu seko līdzi, kas tagad būs. Ģeniāli vienkārši. Tāds būtu mans sapnis, ka ir nevis smiekli tas vai tas, bet ka ir viss kopā. Ir gan tas, beigās arī šausmas, ka viss ir kopā. Tavs sapnis piepildīsies, jo tu esi pieskaries man. Tu zini, ka mums ir tāds interesants. Neviens nevar saprast, kas tas ir. Man tad bija jautājums, kad es Kas tas ir? Tas ir pupsiks, tas ir kartupēlītis, viņu sauc dažādi, jā, bet tas ir tā kā eko-talismans, kurš arī izsauc ļoti pozitīvas emocijas un ir visos mūsu pasākumos. Un es gribētu tev pateicību par to, ka tu esi atnācis parunāties ar mani, uzdāvināt tāvējo, īpašo speciāli tev šūto maziņu, lai tev būtu savs eko-talismans un varētu kādreiz rādīt kaut kādu interesantu triku ne ar Donaldu Daku, bet ar šo smuko kartupelīti. Tadām! Paldies! Paldies tev! Jā, tiešām. Vai jādod pēc raidījuma? Nē, tev jāieliek kaut kur mājās, un lai tev tas iedvesmo tam jaunajam šovam, kas ir ne ar smiekliem, ne ar to, bet kas notiek un kas ir pasaules līmeņā. Labi, paldies. Labi, un tad tu man no kaut kur no ārzemēm, kad uzstāsies, atsūtīsi bildu ar šo pupsiku, ka tu tur esi ar viņu un tev viss ir sanācis. Sarunāts. Labi, paldies, ka bijat kopā ar mums.